Labvakar kanālā Bībele 365 dienās. Šodien turpinam ar 1. Mūzes grāmatas 2 nodaļām. Iesāksim arī lūgšanu. Mīļais Tēvs, svētī īpaši ikvienu, kurš ir atradis šo kanālu. Tēvs, vairā mūsu gudrību, vairā mūsu saprašanu un atziņas, lasot tālāk Bībeli. Tēvs, īpaši to lūdzu, lai tās tiešām veicina mūs domāt un lai tās rada kādu iespēju mūsu dzīvēs. Amen. 1. Mūzes grāmata 30. nodaļa. Kad Rāhele redzēja, ka viņa nevar Jēkabam dzemdēt, Rāhele apskauda savu māsu un teica Jēkabam: gādā man dēlus, un ja ne, tad es miršu. Bet Jēkabs iesvilās dusmās pret Rāheli un teica: vai es Dieva vietā, kas tavam klēpī liedzis augli? Un viņa teica: re, mana kalpone Bilha, ej pie viņas, lai viņa dzemdē manus ceļgaliem, un man būs dēls kaut caur viņu. Viņa deva tam savu kalponi Bilhu par sievu, un Jēkabs gāja pie tās. Un Bilha kļuva grūta un dzemdēja Jēkabam dēlu. Rāhele teica: Dievs mani gan ir notiesājis, bet ir arī mani sadzirdējis un devis man dēlu. Tādēļ viņa to nosauca vārdā Dāns. Un Bilha, Rāheles kalpone, atkal kļuva grūta un dzemdēja Jēkabam otru dēlu. Rāhele teica: Dieva cīkstiņu izcīkstēju un taču uzvarēju. Un viņa to nosauca vārdā Naftālī. Kad Lea redzēja, ka pati nedzemdēs, viņa ņēma savu kalponi Zilpu un deva to Jēkabam par sievu. Un Leas kalpone Zilta dzemdēja un Jēkabam dēlu. Lea teica: paveicās, un nosauca viņu vārdā Gāds. Un Leas kalpone Zilpa dzemdēja Jēkabam otru dēlu, un Lea teica: mana laime no sievas teiks, ka es laimīga, un viņa nosauca viņu vārdā Ašērs. Kādā kviešu pļaujas dienā Rūbens atrada laukā mīlas ābolus un atnesa to savai mātei Leai. Un Rāhele teica Leai: dod jau man kādu no tava dēla mīlas āboliem. Un viņa tai teica: vai tev vēl maz, ka tu paņēmi manu vīru, ka tu vēl ņemsi mana dēla mīlas ābolus? Un Rāhele teica: lai tad viņš šonakt guļ ar tevi par tava dēla mīlas āboliem. Vakarā Jēkabs pārnāca no lauka, un Lea iznāca viņam pretī un teica: nāc pie manis, jo es tevi nolieku par mana dēla mīlas āboliem. Un tonakt viņš gulēja ar viņu. Un Dievs uzklausīja Leju, un viņa kļuva grūta un dzemdēja Jēkabam 5. dēlu. Un Leja teica: Dievs deva man augu, jo es savam vīram devu savu kalponi, un viņa nosauca to vārdā Jisešehars. Un Leja atkal kļuva grūta un dzemdēja Jēkabam 6. dēlu. Un Leja teica: Dievs man devis labu dāvanu, tagad mans vīrs godās mani, jo es viņam esmu dzemdējis 6 dēlus. Viņa nosauca to vārdā Zebulons. Pēc tam viņa dzemdēja meitu un nosauca to vārdā Dīna. Un Dievs atcerējās Rāheli, un Dievs viņu uzklausīja un atvēra viņas klēpi. Un viņa kļuva grūta, dzemdēja dēlu un teica: Dievs noņēmis manu apsmieklu, un viņa nosauca to vārdā Jāzeps, sacīdama, lai kungs paliek man vēl vienu dēlu.
Kad Rāhele bija dzemdējusi Jāzepu, Jēkabs teica Lābānam: atlaid mani, un es došos uz savām mājām, uz savu zemi. Dod manas sievas un manas bērnus, par kuriem es tev esmu kalpojis, un es iešu, jo tu zini, cik daudz es tev esmu kalpojis. Un Lābāns viņam teica: esi taču man vēlīgs, es esmu pareģojis, ka kungs mani ir svētījis tevis dēļ. Un tas teica: nosauc man savu algu, un es tev to došu. Jēkabs teica: tu zini, cik es tev esmu kalpojis, un kādi manā laikā ir tapuši tavi lopi, jo pirms manis tev bija maz, bet tagad tev ir jo daudz, un kam vien es ķēros klāt, tur kungs tevi svētīja, un nu, pa kuru laiku, lai es uzceļu savu namu. Bet es teicu: ko lai es tev dodu? Jēkabs teica: nedod man neko, tikai izdari man šādu lietu, un es atkal ganīšu un sargāšu tavas avis. Šodien es iziešu cauri visiem taviem lopiem un nošķiršu no tiem visus lāsainos un plankumainos, ikvienu melno no jēriem un ikvienu plankumaino un lāsaino no kazām. Tā būs mana alga. Un mana taisnība taps redzama nākamajās dienās, kad tu nāksi manas algas dēļ, kas man no tevis pienākas. Ikviena kaza, kas nebūs lāsaina vai plankumaina, un ik viens jērs, kas nebūs melns, tie būs zakti. Un Lābāns teica: nu labi, lai būtu, kā tu teici. Un todien viņš nošķīra strīpainos un plankumainos āžus, un visas lāsainās un plankumainās kazas, visas, kurām bija kāds baltums, un visus melnos jērus, un atdeva saviem dēliem. Un starp sevi un Jēkabam viņš nolika 3 dienu gājumu, un Jēkabs ganīja pārējās Lābāna avis. Jēkabs ņēma baltapses, mandeļu un platāna zarus un nomizoja tiem mizas, atplēsdams līdz baltumam. Zarus, kurus bija nomizojis, viņš lika priekšā avīm, kublos un ūdens silās, kur avis nāca dzert, un tās pārojās tur, kur nāca dzert. Un avis pārojās pie zariem, un avīm dzima strīpaini, lāsaini un plankumaini jēri. Jērus Jēkabs nošķīra un avju purnus grieza pret strīpainajiem un pret melniem Lābāns ganapulkā. Tā viņš uztaisīja ganāpulku sev pašam un nošķīra to no Lābāna avīm. Un ik reizi, kad pārojās brangākas avis, Jēkabs lika kublos zarus avju priekšā, lai tās pārotos pie zariem. Bet, kad vājākas avis, tad nelika neko. Un Lābānam palika vājākās, bet Jēkabam brangākās. Un tam vīram viss ienācās bargi, un viņam bija daudz avju un kalpoņu un kalpu un kamīļu un ēzeļu. 31. nodaļa. Reiz viņš dzirdēja Lābāna dēlus runājam: Jēkabs ir sagrābies visu, kas bija mūsu tēvam, un no tā, kas bija mūsu tēvam, viņš ir ieguvis savu bagātību. Jēkabs uzlūkoja Lābānu vaigu un redzi, tas vairs nebija tāds kā vakar un aizvakar. Un kungs teica Jēkabam: atgriezies sava tēva zemē, vietā, kur tu esi dzimis, un es būšu ar tevi. Un Jēkabs lika, lai pasauc Rāheli un Leu uz lauku, kur bija viņu avis. Un viņš tām teica: es redzu, ka jūsu tēva prāts vairs nav pret mani tāds kā vakar un aizvakar, bet mana tēva Dievs ir bijis ar mani. Un jūs zināt, ka es esmu kalpojis jūsu tēvam ar visu savu spēku, bet jūsu tēvs pievīla mani, un vai 10 reižu ir mainījis manu algu, bet Dievs viņam nav ļāvis darīt man ļaunu. Kad viņš teica: lāsainie būs tava alga, tad visas avis dzemdēja lāsainos, bet kad viņš teica: strīpainie būs tava alga, tad visas avis dzemdēja strīpainos.
Dievs atņēma ganāmpulku jūsu tēvam un nedeva man. Kad avis pārojās, es raudzījos un redzēju sapni, un redzi, visi teķi, kas apleca avis, strīpaini, lāsaini un raibi. Un Dieva eņģelis sapnī man teica, Jākab, un es teicu, es te. Un viņš teica, paraugies jēl un skaties, visi teķi, kas aplec avis, ir strīpaini, lāsaini un raibi, jo es redzēju visu, ko Lābāns tev dara. Es esmu Bēteles dievs, kur tu ar eļļu svaidījis zīmi, kur tu devi man zvērstu. Celies tagad, ej projām no šīs zemes un atgriezies zemē, kur tu esi dzimis. Rāhele un Lea atbildēja viņam, vai tad mums vēl ir kāda daļa un mantojums mūsu tēva namā? Vai nekā svešinieces mēs viņam bijām, ka viņš mūs pārdeva un aprīs sudrabu, ko par mums bija dabūjis? Visa bagātība, ko Dievs atņēma mūsu tēvam, nu pieder mums un mūsu dēliem. Tad nu dari visu, ko Dievs tev teica. Tad Jākabs cēlās un sēdināja savus dēlus un savas sievas uz kamieļiem. Viņš aizveda visus savus ganāmpulkus un visus savus krājumus, ko bija iekrājis, savus sapirktos lopus, ko bija ieguvis Pādān Ārāmā, un gāja pie sava tēva Īzāka uz Kanāna zemi. Bet Lābāns bija aizgājis cirpt savas avis, un Rāhele nozaga sava tēva dieviņus. Un Jākabs pamanīja aramiete Lābānu teikdams, ka viņš bēg. Viņš bēga ar visu, kas bija viņam, un viņš cēlās un šķērsoja upi un devās uz Gileāda kalniem. 3. dienā Lābānam pastāstīja, ka Jākabs aizbēdis. Tad viņš ņēma savus brāļus un 7 dienas dzinās viņam pakaļ, līdz panāca viņu Gileādas kalnos. Un Dievs naktī nāca pie aramieša Lābāna sapnī un viņam teica, sargies, ka tu nerunā ar Jākabu ļaunu, bet labu. Un Lābāns panāca Jākabu, bet Jākabs bija izplatis sava telti kalnos, un arī Lābāns ar saviem brāļiem apmetās Gileādas kalnos. Un Lābāns teica Jākabam, ko tu esi nodarījis? Kāpēc tu mani piemānīji? Aizvedi manas meitas kā kara gūsteknes. Kāpēc tu aizbēgi slepus? Apkrāpi mani un neteici man, es tevi būtu atlaidis ar līgsmi un dziesmām, ar bungām un stīgām. Tu neļāvi man pat noskopstīt savus dēlus un meitas. Muļķīgi gan tu esi darījis. Manā vārdā būtu darīt jums ļaunu. Bet jūsu tēva Dievs man vakar teica, sargies, ka tu nerunā ar Jākabu ļaunu, bet labu. Un nu, ej jau, ja tu tā ilgojies pēc sava tēva nama, bet kāpēc tu nozagi manus dievus? Un Jākabs atbildēja Lābānam, jo es baidījos, domāju, ka tu neatņem man savas meitas. Bet pie kā tu atradīsi savus dievus, tas dzīves nepaliks. Visu mūsu brāļu priekšā parādi, kas pie manis ir tavs un ņem to. Bet Jākabs nezināja, ka tos ir nozagusi Rāhele. Un Lābāns gāja Jākaba teltī un Leas teltī un abu kāpoņu teltīs, bet neatrada. Un viņš iznāca no Leas telts un gāja Rāheles teltī. Un Rāhele paņēma dieviņus, ielika tos kamieļu seglos un apsēdās tiem virsū. Lābāns iztaustīja visu telti, bet neatrada. Un viņa teica savam tēvam, nedusmo mans kungs, ka es nevaru piecelties tevā priekšā, jo man ir kā sievām vajadz būt. Un viņš meklēja, bet dieviņus neatrada. Tad Jākabs iekarsa un sāka strīdu ar Lābānu, un Jākabs atcirta Lābānam. Kur ir mana vaina? Kas ir mans grēks? Kāpēc tu tik vēli mani vajā? Tu esi iztaustījis visas manas mantas,
ko tu no sava nama mantām esi atradis? Liec visu te, manu un tavu brāļu priekšā, lai tie izšķir mūs abus. Šos 20 gadus, kamēr es biju pie tevis, tavas avis un kazas neizmetās, un tavu avju teķus es neesmu apēdis. Maitas es tev nenesu atrādīt, to vietā es atliku citus lopus, un man tu atprasīju to, kas nozagts dienā un kas nozagts naktī. Bet kā man, dienā man ir rīja versme un augstums naktī, un miegs bēga no manām acīm. Tādi man bija 20 gadi, tavā namā es kalpoju 14 gadus par abām tavām meitām, un 6 gadus par taviem lopiem, bet pat ar algu tu mani pievīli vai 10 reižu. Ja mana tēva Dievs, Ābrahāma Dievs un Īzaka briesmas nebūtu bijis ar mani, tad tagad tu būtu mani palaidis tukšā. Dievs redzēja manas ciešanas un manus pūliņus, un vakar Dievs izsprieda taisni. Un Lābāns atbildēja Jākabam: tās meitas ir manas meitas, un tie dēli ir mani dēli, un tās avis ir manas avis, un viss, ko tu redzi, ir mans. Bet ko es šodien varu darīt savām meitām vai viņu dēliem, ko tās dzemdējušas? Bet nu nāc, noslēgsim derību, es un tu, tā lai ir par liecību starp mani un tevi. Un Jēkabs ņēma akmeni un uzlēja to par piemiņas stabu. Jēkabs teica saviem brāļiem: salasiet akmeņus, un viņi ņēma akmeņus un sabēra kaudzē, un viņi ēda tur uz tās kaudzes. Un Lābāns to nosauca Jegar Sahadūta, bet Jēkabs to nosauca par Galēdu. Un Lābāns teica: šī kaudze šodien ir liecība man un tev, tādēļ to nosauca vārdā Galēda. Un Micpa, jo viņš teica: kungs uzmanīs mani un tevi, kad būsim tālu viens no otra. Ja tu apspiedīsi manas meitas, un ja tu ņemsi vēl kādu sievu bez manām meitām, redzi, ne cilvēks, bet Dievs ir liecinieks starp mani un tevi. Un Lābāns teica Jākabam: redzi, šī kaudze, un redzi, tas piemiņas stabs, ko es noliku starp mani un tevi. Lieciniece ir šī kaudze, un liecinieks ir šis piemiņas stabs, ka es neiešu pie tevis tālāk par šo kaudzi, un ka tu neiesi pie manis ar ļaunu tālāk par šo kaudzi un piemiņas stabu. Ābrahāma Dievs un Nāhora Dievs, lai tiesā starp mums un viņu tēva Dievs. Un Jēkabs zvērēja pie sava tēva Īzaka briesmām. Jēkabs upurēja kalnā kaujamo upuri un sasauca savus brāļus, lai ēstu maizi, un viņi ēda maizi un pārnakšņoja kalnā. Āmen.